Ministra kungs, kolēģi, man ir milzīgs prieks, ka jūs esat šeit un domājat par tēmu, kas pēdējā laikā ir tiešām aktuāla. Un es gribētu teikt, ka mūsu galvenais uzdevums vai mans uzdevums šobrīd ir iezīmēt to dažādību, kas saistīta tieši ar birokrātiju. Lai diskusija būtu tāda visaptveroša un mēs kompleksi risinātu jautājumus, kas saistīti tieši ar birokrātiju. Par ko mēs runāsim, par ko mēs nerunāsim. Šis tāda klasiskā birokrātijas izpratne kā bišu strops. Man liekas, tā ir tāda laba analoģija, kurā ir skaidra hierarhija, kurā ir skaidrs kompetences un noteikumi. Un birokrātijas viens no funkcijām ir darba dalīšana un kompetenču sadalījums. Šajā runā es mazāk varbūt runāšu tieši par šīm kompetencēm un rezultātiem, jo koncentrēšos uz to vienu sadaļu, ko mēs runājam par to slogu tieši birokrātisko. Bet ir otra sadaļa, ko ļoti labi Ašarādenkungs iezīmēja, tā ir tā sadaļa, ka ideāli noteikumi vēl nerada vērtību. Un to, piemēram, konkrēts piemērs, paskatāmies uz mākslīga intelekta centru. Mēs viņu skaisti radījām, noteikumus uzrakstījām un rezultātus gaidām. Pieņem būs, bet rezultātus rada šī kompetence, darba dalīšana un kompetence. Un tā ir sadaļa, kas ir atsevišķa tēma, par ko pieskarsies, es domāju, citi kolēģi. Mans uzdevums vairāk iezīmēt to teorētisko skatu, lai mēs varētu runāt jau ļoti, precīzi. Sākšu ar nelielu vēstures ieskatu, un vēsturiski Šumēri bija pirmie, kas nodefinēja un ir pierādījumi par pirmo birokrātiju, kas ir uzskaite. Un tā ir vēl viena no birokrātijas formām, kas paredz to, ka mums ir nepieciešams uzskaitīt, lai godīgi pārdalītu tos, kas mums ir, lai cilvēkiem būtu sajūta, ka viņu nomaksātie nodokļi ir pareizi iekasēti. Tā kā birokrātija ir uzskaites funkcija, tas nozīmē to, ka mēs bez birokrātijas nevaram saprast lietas, kas saistītas ar to, kā mēs uzturam pamatsistēmu. Bet mēs lēnām nonācām pie tā, ka mēs sākām formulēt, kā jau pieminētais Napoleons, 19. gadsimtā, sākot no 18. gadsimta, 19. gadsimtā, un Maks Vēbers nodefinēja ideālo birokrātiju. Un šeit analoģija, ko es gribētu minēt, ir dators. Mēs visi zinām, kā strādā labs dators, kas ātri, skaisti visu izdara, bez problēmām. Un tad, kad mēs sākām atvērt vairākas programmas uz šī datora vienlaicīgi, citreiz dators sāk strādāt lēnāk. Un ko mēs darām? Mēs saprotam, ka pie tā darba apjoma, kas mums ir nepieciešams, mums ir jāpērk spēcīgāks dators ar lielāku jaudu, vairāk procesoriem, vairāk programmatūras, kas patērē lielāku enerģiju. Rezultātā uzturēšanas izmaksas pieaug. Ko es gribu teikt? Jo vairāk mēs kaut ko vēlamies regulēt, jo lielākas izmaksas mums sanāk par birokrātiju. Jautājums, cik mēs gribam regulēt, tas ir īstais jautājums. Jo, ja mēs esam gatavi samierināties ar lēni strādājošu datoru, tad mūsu izmaksas var palikt tādas pašas, bet tas būs lēni. Mākslīgā intelekta centri šobrīd prasa milzīgu enerģijas patēriņu un milzīgas investīcijas tieši teiksim, labā datortehnikā. Šī analoģija vienkārši raksturo to, kvalitatīvu birokrātiju maksā. Un cerēt, ka mēs ar iepriekšējiem resursiem panāksim to pašu rezultātu, ja mēs vēlamies vairāk regulēt, tad tas droši vien tā nebūs. Vai mēs esam gatavi mazāk regulēt? Un tas ir tas lielais jautājums, par ko mums būtu šīs dienas konferencē jārunā. Kā samazināt mūsu vēlmi pēc regulējuma? Visos iespējamos jomās. Bet tagad mazliet par dažiem aspektiem. Birokrātija ir politiku realizācijas instruments. Tieši caur birokrātiju politiķi realizē savas politikas. Vai nu sociālā jomā,
veidojot dažādas regulējumus par atbalstu, vai tieši uzņēmējdarbības attīstības jomā, tā ir birokrāta, tas ir caur tieši to, tas tiek darīts. Resursu sadala, budžeti programmas, kas jau bija pieminētas, kā mēs to izdaram, ir normatīvi, prioritāšu sistēmas, plānošanas sistēmas, tā viss ir birokrātija. Struktūra veidošana, mēs veidojam jaunas ministrijas, tagad dažas gribam likvidēt, dažas vēl jaunas izveidot, tā arī ir politiku veidošanas sistēma. Informācijas pārdala. Daudzkārt pieminētā digitalizācija ir viens no tādiem ļoti svarīgiem faktoriem, kas tiek uzskatīts par risinājumu birokrātijai, jo problēma ir tāda, ka tieši informācijas pārdalē vai sadalē un informācijas sistēmu veidošanā viss ir jāalgoritmizē, jo tikai tad viņi strādā. Un mēs tradicionāli visvairāk par birokrātiju saprotam šo pašu pēdējo, kas ir normatīvo aktu veidošana. Un, lai gan birokrātija ir kaut kas daudz vairāk, bet tas ir tieši tas, kā mēs uztveram birokrātiju, un par to es gribētu par šiem dažādiem uztveres aspektiem tieši šajā normatīvismā es gribētu arī parunāt. Tātad birokrātija kā kontrols mehānisms. Godīguma nav iespējams panākt godīgumu, ja mums nav skaidrs uzskaitas mūsu sistēmā. Cilvēkiem viens no lielākiem demotivatoriem jebko darīt ir tad, ja cilvēkiem nav sajūta, ka tad viņa resursi godīgi tiek pārdalīti. Vai viņš samaksā negodīgi vairāk vai negodīgi mazāk kā citi. Līdz ar to birokrātija kā kontrols un uzskaitas instruments ir kritiski svarīga. Jo, kā jau redzējāt Šumēras piemēru, pirmais, ko uzskaitīja, bija tas, cik kurš iemaksā un kāda ir mums krājumi. Finanšu ministrija ir lielisks piemērs. Tai sistēmai ir jābūt pilnīgi skaidrai, mums jābūt skaidrai, kā mēs uzskaitam, un bez birokrātijas iztikt nevaram. Vēl viena funkcija. Birokrātija kā ļoti lielas sarežģītības vadības instruments. Sarežģītība un atbildība. Un šis ir viens no aspektiem, kā jūs redzat, Bābeles tornis, katrs runāja savā valodā, un iemesls tam bija ļoti vienkārši. Mums ir nepieciešams dažādu viedokļu saskaņošanas mehānismi. Jo vairāk sabiedrība tiek iesaistīta lēmumu pieņemšanā, dažādi sabiedrības aspekti, mums ir nepieciešams skaidrs veids, kā saskaņot šo dažādos viedokļus. Mums ir valdības centrs ar 3 ministrijām un 2 ministrijām un valsts kancelēju, kas teorētiski saskaņo pamatdokumentus. Bet mums ir katrām dokumentam iespējas sniegt atzinumus, un šī sarežģītība tiek vadīta ar birokrātiju, kas aizņem vairāk laika, bet ir patiesi cilvēku iesaisti. Otrs, kas ir atbildības vadības instruments. Jo vairāk ierēģi baidās, jo vairāk nepieciešams, sauksim to tā, regulējums. Ierēdniecības risinājums lēmumu pieņemšanai nenoteiktos apstākļos ir radīt normatīvo regulējumu. Tā mēs vadām atbildību. Birokrātija ir atbildības vadīšanas instruments. Kurš par ko atbild kurā brīdī, ja nav uzrakstīts, mēs lēmumu nepieņemam. Un šis aspekts ļoti bieži noved pie tā, ka mēs pirms kaut ko mēs varam izdarīt, mums jāvarada regulējums, ja tāda nav. Līdz ar to birokrātiju mēs bieži uztveram tieši kā šīs sarežģītības un atbildības vadības instrumentu, lai viss būtu skaidrs, bet pilnīga skaidrība paredz arī laiku un izmaksas. Un šī ir tā pretruna. Birokrātija kā konkurences ierobežošanas un konkurētas priekšrocību vadības instruments. Un te es gribētu teikt, ka veselai rindai uzņēmumu ir milzīga vēlme pēc birokrātijas atsevišķos apstākļos. Maikls Porters to definēja kā ieejas barjeru radīšanu. Ir teorija, kurā tiek analizēta konkurence no tā, cik lielas ieejas barjeras ir kurā industrijā. Atcerēsim licencēšana, dažādi noteikumi, pieminētais ECG regulējums, kas paredz atskaitīšanās sistēmu, ir dārgs, laikietilpīgs, neprasa nepieciešama kompetence, un parasti to var izdarīt tikai lieli un spēcīgi uzņēmumi. Ievērot visas šīs prasības, kuras mēs.
Eiropas Savienības dažādi normatīvi, kuras iekārtas mēs drīkstam pirkt un kuras nedrīkstam pirkt. Tie visi regulējumi, kas tādā salīdzinājumā varētu teikt, ka tas, kas skrien, iedomājieties barjeru skrējienu, jūs lecat pāri barjeram, tie, kas ir pirmie pārlekuši, nākošiem uzliek palielina barjeras augstumu. Un šādā veidā katram nākušam jālec drusku vairāk, jo mēs aizsargājam savu tirgu. Tie, kas var, caur dažādiem lobbyiem cīnās par tirgu, un caur lobbyiem arī aizsargā savu tirgu. Tas ir tā kā pilnīgi skaidrs un ļoti par sliktu jauniem uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem, kuriem nav tik daudz kompetenču. Līdz ar to ir arī pieprasījums no uzņēmēju puses par jaunu normatīvu radīšanu tirgus aizsardzībai. Tā kā atcerieties, katru reizi, kad jūs dzirdat kādu sociāli pareizu, piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības pieprasījumu, tad iespējams kāds lobē savas intereses. Mūsu sarežģītības struktūra fonda apguvē lielā mērā ir saistīts tieši ar Eiropas Savienības regulējumu par valsts atbalstu. Jo lielāks, jo, teiksim, galvenais, lai nebūtu negodīgs atbalsts uzņēmējiem. Tāpēc Vācija, piemēram, ļoti stingri iestājas par to, lai nebūtu, teiksim, iespējas kādam saņemt vairāk nekā, kas varētu pasliktināt konkurences nosacījumus. De minimis regulējums, tipisks piemērs. Birokrātija kā sabiedrības attiecību regulēšanas instruments. Sabiedrība pieprasa birokrātiju ļoti lielā apmērā, kad vēlās, lai kāds viņu vietā regulē mūsu savstarpējās attiecības. Piemēram, cik tuvu drīkst būvēt pie sētas, kaimiņu sētas māju? Cik tuvu? Ja ir tuvāk pa 3 metri, kāds ir saskaņošanas process? Sabiedriskās apspriešanas. Starp ko drīkst darīt, kurā vietā nedrīkst darīt. Dažādi normatīvi pieprasījumi. Sabiedrība sagaida, ka valsts regulēs daudzus savstarpēju attiecību jautājumus, kas atkal prasa regulēt. Kas ir svarīgi no sabiedrības, teiksim, kārtības viedokļa. Piemēram, kur drīkst un kur nedrīkst novietot skūterus. Vajag regulēt, vajag viņus licencēt. Mēs redzam problēmu un lūdzam valsti regulēt. Ko tā valsts vienīgais veids, kā valsts regulē, ar jaunu regulējumu. Radot jaunu sistēmu, kā uzskaitīt. Un tad ir lielās izvēles. Es tuvojies jau noslēgumam, kādas mums ir izvēles. Mēs varam mēģināt aprakstīt realitāti ar procesiem, kā procesu, katru šo regulējumu. Mēs varam aprakstīt realitāti kā principu. Un analoģija šī konkrētā gadījumā būtu ar luksaforu regulējums krustojums vai apļveida kustība, kurā ir tikai viens noteikums. Tam, kas brauc pa apli, viņam ir priekšrocība. Un otrs noteikums izvairīties no potenciālām sadursmēm aplī. 2 noteikumi. Krustojumā mums ir 4 luksafori, 3 gaismas. Viens un tas pats, teiksim, viena tā pati funkcija, 2 dažādi risinājumi. Un līdzīgi varētu skatīties arī uz birokrātijas mazināšanas centieniem, kā pieeju uz principu pieeju vai uz procesu pieeju. Tas ir pilnīgi 2 dažādas domāšanas veidi. Un faktiski no tādas tīri matemātiski, ja skatās uz šiem procesiem, tad cita ceļa, kā mazināt birokrātiju pie tā milzīgās nepieciešamības un pieprasījuma pēc birokrātijas, kas faktiski pastāv. Gan no tā, lai būtu iespējas kontrolēt, gan no tā, lai būtu iespējas būt caurspīdīgam, gan no tā, lai sabiedrības intereses būtu ņemts vērā, ir mēģināt uzrakstīt dokumentāciju efektīvāk un izmantot vairāk principus, nevis tikai procesu aprakstus. Un kādas tad mums ir lielās izvēles? Par ko būtu jāvienojās, ja mēs gribam izvēlēties Latvijas faktiski birokrātijas apkarošanas stratēģiju? Cik daudz regulēt?
ņemot vērā to, ko es tikko teicu, ja būs tik un tā pastāv pieprasījums no visām gan atbildības vadībai, gan sabiedrības pieprasījumam, gan uzņēmēju pieprasījumam, cik daudz regulēt un vai vispār tas ir jāregulē. Otrs jautājums ir, cik precīzi regulēt? Vai mēs mēģinām vēlreiz aprakstīt katru procesu vissīkākajās detaļās, vai tieši otrādi minimāli? Es pajautāju mākslīgam intelektam vidējo normatīvo aktu lapušu skaitu Latvijā un Igaunijā. Latvijā vidējais ministra kabineta normatīvu aktu skaits ir apmēram 10 līdz 12 lapspuses. Kā viņš rēķina? Igaunijā 6 līdz 8. Tikai lapušu skaits normatīvajā vidējais lapušu skaits ministra kabineta noteikums. Un trešā pieeja, cik tas maksā? Atcerieties, ka jebkurš regulējums maksā, un cik tas maksā. Ja mēs uzņēmumiem parasti sakam, administrācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 10% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma. Tad šī konkrētā gadījumā varbūt šādu ierobežojumu vajag ieviest, ka mēs zinām, cik tas maksā, un ja mums beidzies finansējums birokrātijas uzturēšanai, tad mēs jaunus regulējumus neradam. Mums ir paredzēts tam 10%, valsts vairāk neieņem, tas nozīmē, mums ir limits, cik mēs drīkstam regulēt un radīt jaunus likumus. Nauda beidzās, vairāk neradam. Atliekam uz nākošo gadu, tā kā slimnīcās, piemēram. Slimnīcās mums nauda beidzās, pacients uz pieņemšanu tiek nākošu gadu. Ja mēs šādi arī varam pieiet regulējumiem, šogad esam administrēšanai naudu iztērējuši, vairāk neregulējam. Īsāk sakot, mēs varam noregulēt visu ļoti precīzi, bet tad izmaksas būs milzīgas. Tas mans sākuma piemērs ar datoru. Un noslēgumā, ko tad varētu mērīt? Un par to var strīdēties. Bet es gribētu teikt tā, ja nevar plānot, nevar vadīt, ja nevar izmērīt, nevar kontrolēt. Būtu jāplāno tas, cik liels administratīvais sloks parasti balstās uz to, cik daudz mēs esam noregulējuši un cik liels šis dokumentu skaits ir. Un mums jāspēj cilvēku stundās saprast, cik izmaksā katrs regulējums, ko mēs radam valsts pārvaldes pusē un iedzīvotāju pusē. Jo katrs regulējums vai nu atvieglo, vai nu palielina stundas, kas mums tam ir jātērē. Un ar šo es arī gribētu savu ziņojumu beigt un vēlēt skatīties plašāk uz to, kā mēs varam regulēt un kā iegūt to rezultātu, ko mēs vēlamies. Un noslēgumā pašā mēģināsim saprast, kāds ir mūsu birokrātijas stratēģija un kāds ir mērķi, ko mēs ar birokrātiju mēģinām panākt. Paldies! Liels paldies Bērziņa kungam par šo ievadu, jo es domāju, ka ja mēs pirms šīs konferences uztaisītu aptauju, ko katrs no mums saprot ar vārdu birokrātija, droši vien, ka mēs saņemtu ļoti dažādas atbildes. Vēl vairāk es uzdrošinos apgalvot, ka dažādās dzīves situācijās katrs no mums dažādi atbildētu uz šo jautājumu. Un Bērziņa kungs šis ievada referāts palīdzēja mums ieraudzīt šo tēmu, šo laukumu, ja tā drīkst teikt, kur mēs šobrīd un šodien gribam apspriest. Mūsu tiešraides nosacījumi uzliek mums zināms rāmis, cik daudz mēs varam izkrist ārpus mūsu sākotnējā grafika, bet man būtu ļoti žēl, ja mēs tomēr šeit neatvēlētu laiku jautājumiem, un tādēļ es aicinu uzdot vienu īsu jautājumu, jo, diemžēl, mēs esam laikā drusku nokavējušies. Lūdzu, vai ir kāds jautājums? Jā, lūdzu. Vienu mirkli, mikrofonu jau mūs ieraksta un rāda. Jā, Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks. Gundar, kas būtu, ja tev būtu jāizvēlās viena lieta, ko darīt? Ļoti sarežģīti. Tagad. Es tiešām, ja mēs no tādas administrēšanas viedokļa uztaisītu izmantojot mākslīgā intelektu, tiešām izanalizētu visus teiksim, normatīvu aktus, kas mums ir likuma LV portālā, un atrast, kurus no viņiem mēs varētu samazināt, kuri no viņiem nedod pievienoto vērtību, un tiešām izveidot tādu
šī brīža tehnoloģijas ļauj izveidot sistēmu, izmantojot mākslinieku, kas varētu palīdzēt tiešām saprast, kas ir jāmaina mūsu likumdošanas sistēmā, lai iegūtu maksimāli lielu efektu. Nevajadzīgos, liekos, ko mēs varbūt jau sen uzturam, bet tie nav nepieciešami, šādu veidu pētījumi ar ļoti konkrētu rezultātu. Samazināt likumdošanas un regulējumu apjomu, kas ļautu cilvēkiem strādāt efektīvāk. Paldies Bērziņkungam!